Čau, labrīt, sveiciens no Peipusa. Jā, sestdienas rīts, mīnus kaut kādi 15, sola pēc tam stipru vēju, līdz ir arī telts, ko pēc tam uzcelt. No sākumā pamēģināju tuvu krastam uz bļitkiņa. Kaut kādu sākumu arī jau noķēra, lieli nav, bet kaut kas ir. Tagad iešu tālāk tur, kur sēž lielais vairums. Un gan jau nāksies pārsalikties arī uz mormušku un motilu, bet, protams, mēģināšu ar blitkiņām un šķērsenēm. Tad jau redzēs, kas sanāks. Jāiet tālāk. Kājās, viss uz blitkiņu. Forši, pagaidām nav jāpāriet uz stārpiem. Arī smukāki sāk trāpīties. Ķerās. Normāls cepams, izmēriņš. Bet kā ieslēdzu kameru, gribu uzfilmēt izvilkšanu. Tā neķerās. Standartiņš. Bačas ar baigi ātri sēžās. Grūti ar filmēšanu iet. Gan šodien nagi ik pa laikam salst. Bet man patīk, cik tālu no krasta neesmu aizgājis, ņem blitku. Man Peipusā parasti blitku tik labi neņem, jāpāriet uz motilu. Bet šodien varu palikt uzticīgs mākslīgajām mēslām. Jau esmu pakasījis jau šādu maisu. Labi, asars nav mega liela, bet normāls cepamais asars, pie tam ķerts uz blitku, kas man patīk. Laikam drīz būs jau telts jāuzceļ. Un pamēģināšu uzlikt, pamēģināšu šķērsenīti uzlikt. Paskatīsimies, to ņems vai nē. Pagaidām visu ir izdarījusi, neko neesmu mainījis. Visu šo blitkiņa ir paveikusi. Labi, paskatīsies, kas notiks uz šķērseni. Un arī pamēģinās kādu izvilkšanu nofilmēt, kamēr vēl kāda baterija dzīva. Telefons jau nosēdās. Izgāju pa visiem saviem māliņģiem ar šķērseni, neviena copīta nebija. Vai nu asars noziepējās, vai nu es uz šķērseni nemāku ķert. Pāriešu atpakaļ uz blitku. Un tā, palika par vēsu. Tika izdemolēta veca telts, kas nav domāta ledumu, bet neko. Jāliek. Šodien tā copīta augsti, telts par maza, tur vietas nav, viss telts baigais vējš, salsts, sēja, salsts lokas. Blitku var pārstāju ņemt, uz mormušku un tik ļoti nepatīk ķert. Motilu vispār neieredzu. Uz mīņķiem kaut ko paķēra, kaut kādas raubas ar trāpjās, bet interesanti, ka lielākā rauba tāpat uz blitku bija. Laikam jau jātaisās būs prom baigi nekomfortablā sajūta. Otrā dienā arī izlīdām uz ledus, kādas stundiņas 3 pirms braukšanas prom. Šodien šī lielajā vējā un augstumā uzfilmēt vispār gandrīz neko nevar. Blitku šodien ignorē, jāķer uz mormušku, bet kaut kas jau ķerās arī šodien. Kaut ko salasīt var. Par tādu lomu pa pāris stundiņām ķīsies, bet teikt, ka ir labi copi. Rekur Armands ar sencīti, rekur Arms. Un 20 metri no mums atnāca bariņš un izurbās arī te apurbē netrūkst. Ķipa vietas vispār te nav. Jā. Kas attiecās uz copi, šodien ķerās, iebaroja ar motili, ķerās uz piņķiem. Blitku neņem, viens asars laikam tikai uz blitku.
Un jā, pavisam ne tā, es biju iedomājies video safilmēt, bet nebiju gatavs šitiem skarbajiem laika apstākļiem, vējiem, augstumam, kamēr filmēju šito nagi atkal nosaluši riktīgi. Vēl bišķi jāpacopē un jābrauc būs. Nu, šodien kaut kā tā vairs to vēju nevar izturēt. Taisos prom, baterijas sēžās, pirksti salst, zības pozēt negrib, bet nu, kaut kas safilmēts arī ir un jālaižās ir projām. Tope peipusā noslēgusies, nu, gāja diezgan skarbi, diezgan augsti, pirksti apsauši, seja sarkana, video kamerai bačas sēdās nost, nesenātu safilmēt kā gribējās, apurbējus piedzīvojām, bet kopumā kā copēt ir forši un bija ļoti interesanti. Tagad jābrauc atpakaļ uz Rīgu. Paldies, ka skatījāties, piesakojiet kanālam. Atā, neatsakas.